Nu, īstenībā šīs te kustības var izmantot visos ciklu vingrojumos, bet vienkārši šis tā dzīve gabaliņš, viņš ir tāds ļoti pateicīgs šim visam, lai mēs to varētu iemācīties. Tātad, kājas plecu platumā, var arī platāk, ja jums to gribās. Un mēs tagad zīmēsim tā kā bezgalības zīmi vai astotnieku. Pārnesam svāru no vienas kājas uz otru, rokas var ielikt kurnos. Un ļoti mierīgi, lēni. Un tad, kad mēs kāja aiziet uz vienu pusi, tad mēs uzzīmējam aplīti. Tad, kad mēs pārnesam svaru uz otru kāju, šī kāja tā kā pat atskarās, lai mums būtu vieglāk it kā uzzīmēt to otru aplīti. Un uz otru pusi tieši tas pats. Ļoti neliela, nemanāma šī kustība. Tā ir dzīve princips vēl arī tas, ka tad, kad pēc saspringzinājuma vienmēr seko atslābināšanās. Un te mēs arī tātad sasprindzinamies un atslābinamies. Un vērojam, kā mums tas sanāk. Un ieejam tādā maigā, mierīgā ritmā. Tad, kad jūtat, ir mierīgi, patīkami. Un tad, kad esat iegājuši šajā mierīgajā ritmā, tad mēs varam pievienot roku. Ielpa un izelpa. Ielpa, izelpa. Mēs ar roku it kā zīmējam aplīti, paņemam zemes enerģiju un tā kā noglāstam kaut ko. Ir dažādi varianti, kā tā roka seko. Citreiz citi saka, paņemam enerģiju, notīram seju. Un turpinām vērot, lai kājas joprojām zīmē šo te bezgalības zīmi. Ielpa, roka iet uz leju, izelpa. Un ja mēs ejam šajā miera ritmā, tad jūs jutīsiet, ka kustēties gribēsies lēnāk un lēnāk. Šeit mums svarīgi arī, lai mugura taisna. Tā labi, varam ņemt otru roku. Tas pats, pasmeļam un zīmējam aplīti. Un turpinam atkal vērojam, lai kājas turpina zīmēt to pašu bezgalības zīmi. Ielpa, izelpa. Tie, kas grib varbūt lielākas slodzes sev, var kājas ieplest plašāk. Tad vienkārši būs saprotamāka šī te kustība. Bet ja jums tā ir grūti, pildiet kājas, lai ir tik plati, cik jums ir patīkami. Un tad, kad jūs atkal esat atraduši šo te ritmu, ka ir šis mieriņš, šī harmonija, tad mēs varam pievienot abas rokas.
Ieelpa viena roka, otra roka izelpa. Un esam tādā mierīgā plūsmā. Šis vingrinājums ir ļoti labi nervu sistēmai nomierina. Rada šo te veselumu sajūtu, ka viss ķermenis un arī viss tas, kas ir apkārt ķermenim, viss ir viens. Mierīgi rāmi. Smaids. Smaida pēdas, smaida galva. Smaida katra ķermeņa šūniņa. Jā, un ja rodas tāda sajūta, ka negribas bēgt, nozīmē, ka viss ir pareizi, viss izdodas. Labi, kājas kopā, ieelpa, izelpa, liekam vēderiņā zem nābas.